Čau. Šis laikam šodien otrais ieraksts, trešais vai pirmais, nē, Viņš jau tāda īstenībā mainīgajām sajūtām. Tēma ir par plāniem. Kas notiek, kad īsti nav tā, kā mēs tā kā esam iedomājušies, gribam, vai ģipam kaut kā notiksies. Jā, braucām dronu pie kalenda, tur pamainījās īsti tā situācija. Tagad ejam uz priekšu, kaut kāds risinājums ir jāmeklē. Protams, mēs apzinājām arī riņķī, kas ir tuvākie. Neuzstīk paši, mēs redzējām. Arī mērcām, tur arī ir ferma, tur saimniec, kas strādā pēc šī iedod dažas kontaktus. Nostrādāt, to laikam tā foršāk būs uz šīt un uzfilmēt, ko mēs varam izdarīt ar to, kas mums ir, lai nav, jo, ja saprot, ir kalē, ir viss, bet mums tā kā ceļš pļavā mēs varam sēdēt, gaidīt, jā, mēnesi, bet tāpēc jau tas ir tā kā nostītāja dzīve, tas ir piedzīvojums, kad viss ir mainīts, plāns, šodien viņš ir rītā ir kaut kāds notikums vai kaut kāda fīča, ka tas plāns vairs, tāpēc ir par to, kad, ir enerģijas plūs un kaut kāds ir, katrs lauka šalciens ir jauns mirklis tagad, nevis cita nav. Par to, kad jā, centīsimies paspēt vēl īstenībā Latvijā zelta vietas, kur var dabūt internetu, plus drāvu var sarunāt, tad būtībā līdz nākamam ciemam, un tad tālāk arī dabūšu līdzekļus, ko tur tālāk to risinājumu savējo, un tad jau manīsim, tad pie vakar izstrādāsim šito domu, tad redzēt, kas notiksies, ja? Neko, Amī pasveicinies visiem. Viņa aizdomīgi skatās visiem šitiem trakajiem gadžetiem. Amī. Tajā caurumiņā jāskatās iekšā. Tev nepatīk. Man jau arī īsti nē. Tu liekas dīvaini, tad Jānis tur māžojās. Tad mēs ejam tālāk un tad davai uz sakariem pagaidām. Jā, čau. Jā, tikko bija par tā cīča par problēmām, bet ejot pa ceļam tagad no tiem mārsēniem, kā vietējā meitenī tur mārsēni, bērstēni vai pastaviņu, vietreiz labojumā. Jā. Tas nav galvenais. Ejot tur gar vienām privātu mājām, tur bija laikam mamma, meita un meita, ja. Mazais bebis bija pavisam uz rokām. Un ejot garām, vienkārši bērniņš smaidījis, bija tik priecīgs. Tas jau ir tā sajūta, kas liek darīt, un tu saproti, ka nav nosodījumu. Nav nosodījumu par to, ko tu dari, kā tev sanāk. Ir prieks, vienkārši prieks. Ir prieks par to, kā parādās cilvēku sejā. Tas jau ir daļa ja daži arī šībrēt uz maliņu, jāparegulē. Tā jau iet forši, iet tik nopakaļ. Labi, tad par tām sajūtām īstenībā. Paldies par tām sajūtām pašajām. Čau. Sveiki visiem. Šitā izstās mana ēna šeit un tagad. Esmu tādā vietā, kā lai saka, dzīve ir ienesusi zem tāda koka, varētu teikt, zem kur iespējams sēdējis ir Eduards Veidenbaums. Jā, būtībā esamā dienas nogalē apmetušies viņa dzimtajās mājās. Un iespējams, ka kāds no viņa darbiem ir tapis tieši šajā vietā, kur tagad sēžu un runājos ar jums.
kaut kā gājām pa ceļu vienkārši pēc fantastiskākā piedzīvojuma, kur mūs atkal jau pirms kādu mirkli apakaļ dzīvi ienesa Skangaļu ciemā, kur man pašam notika vienkārši braucot pa ceļu, ieraugot to māju un logus, ir pilnīgs deja vu aizskrēja garām, lai gan to ceļu es vispār to vietu redzēju pirmo reizi, bet tomēr nu jā, tur vienkārši tālumā suns reja un kaut kas notiek, jāmpadarāt, tāpēc bišķiņ citos laukā, bet tur ir Skangaļu un pestīšanas armijas tāda kaut kāda vieta, kur būtībā ir bērnu aprūpes centrs. Vienkārši iegāja prasīt, kur ir biblioteka, lai uzlādētu telefonu un visu pārējo, un izrādās, kad viesmīlīgie cilvēki gan pabaroja, gan ļāva uzlādēt telefonus un datoru, un būtībā ieraudzīt to dzīvi, kas notiek, kā tas viss noritinās, kas varbūt daudziem no mums ir pilnīgi tāls un pilnīgi tālu no tā esam, kas notiek tādās vietās. Bet mans pārdoms ir par to, ka tie bērni ir fantastiski savā drosmē, savā gribas spēkā un enerģijas pārpilnībā. Tas ir fantastiski, un cilvēki, kas to dara darbu dienā, visdziļāko cieņu izsaku viņiem. Tāpēc, ka tas ir, būtībā, ja tu esi savā vietā, tad darbs ir viegls un darāms viegli un ar prieku, un domāju, ka katrs mirklis pavadītais ir tā kā sajūsmu un pārpilnības vērts, lai gan varbūt brīžiem tas izskatās, un tā liekas, sajūta liekas nafig, ko es daru un kāpēc daru, bet sirds domāju, ka tie, kas jūt un saprot, par ko runājam, to komentāri būtībā ir lieki. Jā, un tad būtībā braukājām, vizinājām bērnus ar Amēliju, un tas bija būtībā pirmais Amēlijas, varētu teikt tā, kad pirmais mūsu abu faktiski labdarības pasākums, kad vizināt šos bērnus un smieklus, un pēc tam Amēlijai zāli, visi mēs, tas bija kaut kas aizraujoši, fantastisks. Arī par drosmi, kad bērni tā būtībā diezgan droši nāk klāt un dod zāli, tas rāda, kad varbūt sākumā ir tāds, bet tas ļoti ātri pāriet tas viss un notiek viegli un ar prieku. Jā, droši vien, ka mēs varam paiet parādīšu, droši vien, ka retais no mums visiem ir bijuši šajās mājās, pat nav nojausmas, kā viņas saucās. To droši vien, ka muzeja darbinieki labāk pastāstīs, bet tā kur ieskatās iebraucamais ceļš, laikam pirmā ir malkas šķūnas klēts, ļoti sakopts, ļoti skaisti. Noteikti mēs piebrauc tā pirmā doma, ka noteikti Edvards priecātos mūs vispārībā, priecājās mūs īstenībā šeit satikt un happy sakritība nav, kāpēc ceļš mūs te ieveda. Un te laikam ir zirgu stāvlis, novietne. Bezdalīgs dzīvojās, un te ir, dzīvojamā māja, saucās Kalāči laikam. Vai Karāči, ne Kalāči, vēl kā māja saucās. Daudz puķis, smuks, sakopts mauriņš. Viss kā pilnīgam relaksam, pilnīgai. Vienīgais tur blakus, laikam, liela saimniecība govs mūjina. Savu fīču arī ir tam, bet mājā pamatīgi liela, stipri liela. Kāda saime bijusi diezgan turīga saimniecība, pilnīgi noteikti. Es tāds baigais runātājs, tā kā, ja gan izjauka gids.
Nu jā, vecie koki, lielie koki noteikti rāda, ka saimniecība ir sena, jo tā bija kļava, tas arī, ko aiz mājas ir liels ozols, un arī piebraucamā ceļa 2 ozoli pietiekoši lieli, tāpēc ir stipri senas arī pēc ēkām skatoties. Nu, kaut kā tā, šodien tādas arī sajūtas vienu brīdi noteikti tās garstāvoklis noteikti bija diezgan sakrities, jo bija tā doma Amēliju ievest pie kalēja, bet, viss, protams, kādi plāni, visi samainījās, un šobrīd ir jāmeklē kaut kāds risinājums, ko es būtībā vēl nav sanācis veiklā, bet tā doma ir, kā to īslaicīgi atrasināt, bet, domāju, ka mums ir vienalga kaut kā būs jāatrod šis te kalējs, vai kas nebrauc mums pretīm varianti jau ir, bet, varbūt kaut kas sanāk ātrāk, vai nav, būtībā jāgaida. Kaut gan, kad ceļojums šāds, tad nav tur, ir tik nevis piedzīvojums, bet tāda ir dzīve. Jo piedzīvojumu mēs saucam, kad mūsu kaut kāda dzīve iet vienā ritmā, un tad notiek kāds notikums, tad tas ir piedzīvojums. Būtībā, ja tev ir dzīve, tad būtībā tāda termina kā piedzīvojums vairs nav. Tu tā kā izdzīvo šādu dzīvi. Kaut kā tā. Jā, un pēc tam, tas garīgais kā risinājums atcerējos par to, kā tu to visu dabūt gatavu, tad būtībā višķiņ tā kā viss sakārtojās, un tad bērni pēc tam, tad jau pavisam bija forši. Jā, iebrauc mājās ar kā tāds funny prieks par to, ka taču pirmā doma bija, ka Eduards Veidamams noteikti priecātos mūs sagaidīt un pieņemt. Kaut kā tā. Labi, taču tagad būtībā jau taisīsim mītni augšā. Arī te patām pie muzeja blakus paliek pa nakti un kaut kā tā pat pārnakšņosim, tad jau ir kaut kas vēl sakāms, būs teikšu labi, pagaidām, čau, un tad jau līdz rītam tā.